Esiet sveicināti! Šis ir Camp Hill ciemats Roškalni. Roškalni ir sociāli terapeitiskas mājas. Roškalnu saimi veido sociālie darbinieki, viņu ģimenes, pieaugušie ar intelektuālās attīstības traucējumiem, jeb kā vietējie saka cieminieki, kā arī brīvprātīgie palīgi. Māja ir atzīšanas un uzticēšanās vieta. Mēs mēģinām ieklausīties viens otrā arī tad, kad vārdi nevar tikt izrunāti. Mēs mēģinām lūkoties pāri ārējām nespējām, meklējot patieso katrā cilvēkā. Dzīve ir mūsu skolotājs. Māksla, zinātne un ticība ir mūsu dzīves sastāvdaļas. Mēs strādājam viens otram un apkārtējai pasaulē. Mēs strādājam uz lauka, mājturībā un darbnīcās. Katrs piedalās pēc savām spējām. Tikai tad, kad mums ir dota iespēja strādāt jēgpilnu darbu, mēs varam justies pilnvērtīgi sabiedrības locekļi. Šogad, 25. maijā, uguns pārņēma Roškalnu ciemata galveno māju, dēvētu par Zentas Mauriņas māju. Tajā dzīvoja 5 cieminieki, ģimene 6 cilvēku sastāvā un brīvprātīgās personas. Lai iestājoties augstumam, vismaz 5 cieminiekiem un viņu atbalsta personām būtu jumts virs galvas, pavisam īsā laikā tapusi skaistā Lilijas māja. Ģimene ar bērniem, diemžēl, šobrīd dodas prom. Esam veikuši vairākus lielus uzdevumus vasaras periodā, lai dzīve Roškalnos atgrieztos vecajos ritmos un cieminieki varētu sajusties atkal drošībā un mājās. Siltumtrases izbūvēšana, jauna skārda jumta uzlikšana Roškalnu mājai, Lilijas mājas tapšana, jaunu darbinieku piesaiste. Bet ciemata vidū kā rēks stāv pusdegusī Zentas Mauriņas māja, kas gaida iekonservēšanas darbus, lai pavasarī atgūtu jaunu veidolu un dotu Roškalnu ciemam jaunas telpas darbnīcām, administrācijai, brīvprātīgo izmitināšanai un citām aktivitātēm, lai Roškalnu stāsts turpinātos. Šobrīd mums vajadzētu finansiālu atbalstu, lai Zentas Mauriņas māja kā fēnikss uzceltos no pelniem un ciems varētu turpināt savu attīstību un piepildīt cieminieku ikdienas dzīvi jauniem uzdevumiem un izaicinājumiem. Lai Roškalnos katrs cieminieks var darīt vajadzīgu un jēgpilnu darbu, justies pilnvērtīgs un nepieciešams sabiedrības loceklis.